Es domāju, ka mēs runājam Rīgā par kādām 20 problemātiskām. Jā. Nu, tas, ko mēs darām, tad mēs ar šo finansējumu esam iedevuši skolām instrumentus. Jā, un šeit es uzsvaru lieku uz skolu direktoriem. Skolu direktors ir galvenā persona skolā. Jā. Viņi var šo finansējumu izmantot, lai piesaistītu palīgus, lai dažādas ārpus klašu aktivitātes veiktu un tā tālāk. Bet mēs no otras puses skatīsimies, prasīsim rezultātu. Jā, un es tās skolas, kurām mēs redzēsim, būs problēmas, mēs viņus ņemsim zem lupas. Ja? Un es neizslēdzu pat arī, ka mēs varam aiziet arī līdz kādu izglītības iestāžu direktoru nomaiņai. Ja? Tā kā šī ir mūsu prioritāte numur 1, mana politiskā prioritāte numur 1. Un ļoti cītīgi skatīsimies līdzi, un šeit atpakaļ ceļa nav, un šeit nekāds atrunas nav. Mēs rezultātu panāksim. Bet šādu potenciālu direktoru nomaiņu tas būtu daudzskaitlīgs variants? Es ceru, ka nē, bet es neizslēdzu.